Labvakar! Ētrā EVTN ziņas un ar jums kopā ir Anna Sproģe. Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā sestdienas vakarā noticis iespējams atentāta mēģinājums pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Trumps nav cietis un saskaņā ar sākotnējām ziņām arī citus cietušo starp vakariņu dalībniekiem nav. Varas iestādes ziņo, ka svinību zāles Vašingtonas viesnīcā Hilton, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis ap pulkstens 20:30 centies izlausties caur apsargiem un atklājis uguni. Televīzijas kanāla CNN žurnālists vēsta, ka dzirdējis vairākus šāvienus. Viena no lodēm trāpījusi drošības dienesta virsniekam, taču to paglābusi bruņuveste. Līdz ko atskanējis troksnis, Trumps, viņa dzīves biedrene Melānija Trumpa un viceprezidents Džeims Deiviss Vents un citas augstākās Baltā nama amatpersonas izvestas no zāles. Citi viesi meklējuši patvērumu zem galdiem. Federālais izmeklēšanas birojs paziņojis, ka šāvējs ir aizturēts. Pie viņa atrasti daudzi ieroči, pistole, bise un vairāki naži. Pirms 45 gadiem viesnīcā Hilton notika atentāta mēģinājums pret toreizējo ASV prezidentu Ronaldu Reiganu. Lai gan Reigans guva smagus ievainojumus, viņš izdzīvoja. Svētdien spēcīgais vējš vietām lauzis kokus un atrāvis ēku konstrukcijas. Glābēji svētdien līdz šim saņēmuši 37 izsaukumus saistībā ar vēja radītiem postījumiem. Lielākā daļa izsaukumu saņemti Rīgā un Pierīgā. Lielākoties bijis nepieciešams atbrīvot ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem, bet dažos gadījumos no ēkām atrauta metāla konstrukcija un bija nepieciešams novērst apdraudējumu gājējiem. Rīgā, Bauskā, Rucavā, Ainažos un Rēzeknē svētdienas pēcpusdienā novērotas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, bet citiet Latvijā vējš nav bijis tik spēcīgs. Sestdien lielās talkas laikā ne tikai vākti atkritumi, bet arī labiekārtoti skvēri un dabastakas. Talkošana notika 1195 oficiālās pieteiktajās vietās. Grāpju pussalā Rīgā, kur talkoja arī ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, 12 valstu vēstnieki un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, no ūdens izcelts bērnu velospēds, dažādi metāla izstrādājumi un turpat blakus atrast arī vairāki matrači, riepas un citas mēbeles. Venēcijas bienāles žūrija neizskatīs dalībniekus no valstīm, kuru līderus Starptautiskā krimināltiesa ir apsūdzējis noziegumos kā pretendentus uz izstādes balvām, pavēstīja žūrija. Kaut arī konkrētas valstis žūrijas paziņojumā nav minētas, ziņu aģentūra Reuters secina, ka runa ir par Krieviju un Izraelu, jo Starptautiskā tiesa izdevusi Krievijas diktatora Vladimira Putina un Izraēlas premjerministra Beņamina Netanjahu aresta orderus. Latvijai jāstiprina drošība, balstoties cilvēku centrētā pieejā, ciešā sadarbībā ar sabiedrotiem, modernās tehnoloģijas un Eiropas sadarbības padziļināšanā. Aizsardzības ministrs uzsvēra, ka aizsardzības politikas mērķis nav tikai praktisku militāru pasākumu īstenošana, bet arī drošības sajūtas radīšana sabiedrībā, jo tā ir pamats ekonomiskai attīstībai un izglītotas valsts veidošanai. Viņš akcentēja, ka drošības stiprināšana prasa nepārtrauktu pārmaiņu vadību un sadarbību ar citām nozarēm. Sprūds norādīja, ka Latvija ir sasniegusi aizsardzības finansējumu 5% apmērā no iekšzemes koprodukta, vienlaikus veicot bruņoto spēku un aizsardzības sistēmas transformāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanai, militārajai mobilitātei un citu kritisko spēju attīstībai. Šā gada marta beigās Latvijā bija 42 363 cilvēki, kuriem spēkā bija trūcīgās personas status, kas ir par 1,3% vairāk nekā šā gada februāra beigās un par 2,9% vairāk nekā janvāra beigās, liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija. Vienlaikus šā gada marta beigās valstī bija arī 17 694 personas, kurām piešķirts maznodrošinātās personas status. Tas ir par 5,1% vairāk nekā februāra beigās un par 9,6% vairāk nekā marta beigās. Latvijas Basketbola savienības prezidents izstājies no komisijas, protestējot pret Krievu dalību. 23. aprīlī Starptautiskās basketbola federācijas centrālā valde, atsaucoties uz Starptautiskās olimpiskās komitejas rekomendāciju atcelt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalībai jauniešu sacensībās, devusi izņēmumu atļaujas reģistrēt U21 komandas FIBA 3x3 Nāciju līgas sacensībām, kas notiks Ķīnā un Malaizijā. Lēmums pieņemts bez iepriekšējas diskusijas ar FIBA 3x3 komisiju. Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējons oficiāli informēja FIBA ģenerālsekretāru Andrejā Zakli.
oficiāli izstājies no FIBA 3x3 komisijas, protestējot pret lēmumu pēc būtības un norādot lēmumu pieņemšanas demokrātiskās procedūras pārkāpumu. Pēc vakar FIBA centrālās pārvaldes pieņemtā lēmuma par Krievijas un Baltkrievijas U21 3x3 basketbola komandu dalību FIBA Nāciju līgā un ņemot vērā, ka šis jautājums netika izskatīts attiecīgajā komisijā, esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no sava amata FIBA 3x3 komisijā, teikts Raimonda Vējoņa vēstulē. Kopš 2022. gada 24. februāra, kad Pasaules sporta savienība un starptautiskās organizācijas asi nosodīja Krievijas iebrukumu un liedza Krievijas, kā arī Baltkrievijas sportistiem līdzdalību starptautiskajās sacensībās, laika gaitā daudzās valstīs un organizācijās pozīcija šajā jautājumā ir mainījusies. Latvijas Basketbola savienība turpina konsekventi iestāties par agresoru valsts sportistu nepielaišanu starptautiskajām sacensībām. Latvijas, citu Baltijas un Ziemeļeiropas valstu, kā arī mūsu domu biedru kopīgās rīcības rezultātā Eiropas basketbola sacensībās agresoru valstu pārstāvji nepiedalās jau 5. gadu. Turpināsim strādāt, lai nosargātu šīs pozīcijas, uzsver Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis. Nacionālajā hokeja līgā pirmo uzvaru sērijā pret Filadelfijas Flyers izcīnījusi Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas Penguins 4-2. Šilovs stājās vārtos un palīdzēja savai komandai gūt pirmo uzvaru sērijā 1-3. Artūrs Šilovs, kurš no malas vēroja sērijas pirmās 3 spēles, uzvarā pār Flyers 4-2. Stājās vārtos sērijas 4. spēlē. Latviets aizvadīja ļoti labu spēli, atvairot 28 no 30 pretinieku metieniem. Viņa atvairīto metienu procents uzvarā bija 93,3%. Šilovs aizvadīja savu pirmo play-off startu Pitsburgas Penguins sastāvā un kopumā 11. karjerā. Nedēļas sākumā debesīs būs ievērojams mainīgs mākoņu daudzums. Vietām vēl manīs neliels nokrišņus, tā skaitā arī sniegu. Pūtīs mērens līdz mērens stiprs ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot līdz 20 metriem sekundē. Otrdien naktī austrumu rajonos vēl gaidām nokrišņi, kā piemēram sniegs, bet trešdien dienas pirmajā pusē austrumos iespējams neliels lietus. Otrdien vējš joprojām būs brāzmains, tomēr pakāpeniski pierims un trešdien tas kļūs lēns. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3 grādiem, bet piekrastē saglabāsies nedaudz siltāks, tur +2 līdz +4 grādi. Dienās temperatūra būs no +4 līdz +9 grādiem. Lai jums mierpilns vakars un tiksimies nākamajās ziņās!